Divas populāras raksturvietas, kuras ir pārprastas un bieži tiek interpretētas nepareizi. 37. psalms, 4. 5. pants. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tavas sirds ilgojas. 5. pants. Pavēl tam kungam savu ceļu, ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Ko viņš darīs? To, ko tu vēlies? Padomāsim par pirmo, tātad šo 4. pantu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tavas sirds ilgojas. Vai tiešām šī raksturvieta, domājot arī par kopējo Bībeles tekstu, domu, vēstījumu, mums varētu teikt, ka ja mēs vienkārši meklēsim atrast iepriecinājumu tajā kungā, tad viņš mums sagādās, viņš mums dos, viņš mums dāvās visas lietiņas, visu, ko vien mūsu sirds, visu, ko mūsu dvēsele, ko mūsu miesa vēlas. Es domāju, ka šo raksturvietu pareizāk būtu interpretēt, un kā ar tulkojumu ir daudz tuvāk nekā mūsu revidētais šeit patiesai domai, un tā raksturvieta būtu jāinterpretē tā. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš dos pēc kā tavai sirdi ilgoties. Citiem vārdiem, ja mēs nonākam tādā vietā, ja mēs esam tādā pozīcijā tā kunga priekšā, kad viņā ir mūsu prieks, kad viņa tuvums ir tā vieta, ko mēs visvairāk vēlamies, kad mūsu sirds ir pilna ar Dieva bības, ka mēs meklējam viņa vaigu, meklējam viņa klātbūtni, tad mūsu sirdis aizvien vairāk tiek izmainītas, un mēs sākam ilgoties pēc tām lietām, kas ir viņa sirdī, ko viņš vēlas, ne tikai priekš mums. Tas, kas ir priekš mums, bieži paliek tā kā otrajā plānā, bet kas ir tās lietas, kuras viņš vēlas. Līdzīgi kā par Dāvidu, vēl pirms viņš tika aicināts, tas kungs teica, ka viņš ir atradis vīru, kas ir pēc viņa sirds, kas ilgojas pēc tām pašām lietām, kas meklē viņu, kas tuvojas Dievam, kas godā viņu. Un lūk, tāda šis 4. pants runā nevis par to, ka ja tu ļoti dzīsies un mīlēs Dievu, tad viņš tev visu dāvās, visu, ko vien tu vēlies, viņš tev dāvās. Nē, bet šī raksturvieta runā par to, ka ja tu meklēsi savu prieku, meklēsi savu piepildījumu, meklēsi savu jēgu tajā kungā, savu mieru un atbalstu un iepriecinājumu, nevis šīs pasaules lietās, bet tajā kungā, tad viņš izmainīs tavu sirdi un dos tev ilgoties pēc tām lietām, pēc kurām ilgojas viņš un kas viņam ir svarīgs. Halleluja. Un tad 5. pants. Pavēl tam kungam savu ceļu. Man šķiet, pat tās 37. Nodaļas, vai psalma gaismā, tas tulkojums ir tik neatbilstoši. Bet šo raksturvietu kādreiz cilvēki paņem un tad saka, redzi, mums ir jāsludina, mums ir jāpavēl, mums ir jāsaka lietas, kuras mēs vēlamies. Un gan jau tad tas kungs darīs, ja mēs ticībā tās teiksim, tad gan jau viņš tās darīs, viņam būs jāpaklaus, un arī Bībelē rakstīts ir pavēl tam kungam savu ceļu. Un tagad tu saki, Dievs, es gribu, es pavēlu, es runāju, man šīm lietām jānotiek manā dzīvē. Interesanti, ka pat 37. psalma gaismā tā doma īsti neatbilst, jo 2 pants vēlāk un arī citās vietās viņš saka, gaidi uz to kungu, ceri uz to kungu, gaidi uz viņu. Un šis vārds, kas mums tiek iztulkots kā pavēl tam kungam savu ceļu, tas runā par uzticēšanos. Angliski tur būtu tulkojumā New King James ir rakstīts commit, tātad nodod, uztici tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu. Tas taču izklausās daudz loģiskāk. Uztici, nodod tam kungam savas dzīves dienas, savu dzīves ceļu. Ceri uz viņu, un tad jau viņš darīs. Ko viņš darīs? To, kas ir viņa prāts, to, ko viņš ir apsolījis. Rūpēties par saviem taisniem, pagodināt savu svēto vārdu, mainīt mūsu savā līdzībā. Ceri uz viņu. Jā, arī, kad mēs skatāmies uz šo pavēlu tam kungam savu ceļu, mēs varam pastīties uz vecās derības taisnajiem vai apustuļiem, kuri nebūtu nedzīvoja ar šādu te bravūrību Dievu priekšā, un arī mums nevajadzētu. Apostols Pāvils vairāk kārt raksta, ka viņš gribētu kaut ko, viņš gribētu doties, viņš gribētu apciemot, bet ja tas kungs atļaus, ja tas kungs dos, ja tas kungs pavērs ceļus, un tā gaidīšana ir uz to kungu, tā Dieva meklēšana, tā cerība, tā lūgšana, lai tas kungs paver ceļus, lai tas kungs dod dienascho maizi, lai tas kungs vada mūs, lai tas kungs pasarga mūs no ļauna. Jo tas nav tik daudz par mūsu pašu lielo varēšanu un varu un noteikšanu, bet padošanos vienīgajiem, kuram ir vērts sekot, vienīgajiem, kurš patiesi ir gaisma un zina,
zina šodien un rītdienu un var tās atšķirt, un kurš zina sākumu un galu, un kurš var mūs aizvest līdz apsolītajai zemei, kur, ja mēs paši noteiksim to, kur mēs dosimies, mēs noteikti nomirsim tuksnesī. Nu jā, tāpēc gribēju padalīties ar šīm divām raksturvietām, ierakstiet komentāros, ko jūs par tām domājat, vai jūs tās arī saprotat līdzīgi, vai varbūt, kad ir kādas citas versijas, varat droši padalīties, būs prieks ar jums parunāt tur. Esiet sveitīti!